No kurienes tas ir, kad cilvēks visu laiku domā par savu pagātni? Visādas domas par pagātni, grūti aizmigt, pilna galva ar šīm te domām, aizņemts, visu laiku ņemās, cepās sevi iekšēji. Vēl tas iet kopā roku rokā ar kaut kādām pašnāvnieciskajām domām. Un šī ir emocija, kura visu laiku cenšas jūs atgriezt notikumos, kur jūs sevi nodevāt ar personīgi pieņemtajiem lēmumiem. Un kamēr jūs neatgriezīsieties un neizlabosiet šo te konkrēto situāciju, ne? Un tas notiek zemapziņas terapijās, tikmēr jūsu uzmanība un fokus caur visu dzīvi būs vērsts uz šo te pagātni. Tātad šeit un tagad jūs ar savu ķermeni eksistēsiet, bet domās un darbībās un rīcībās un lēmumos jūs būsiet visu laiku pagātnē. Kamēr jūs neatgriezīsieties ar speciālistiem un nesalabosiet to, kas ir jāsalabo. Jo šī emocija jums rāda, kad ir bijusi sāpe, trauma, pārliecība, kura ir pret jūsu dzīvi. Un tas nozīmē, ka jums ir jāatgriežas apakaļ un jāsalabo. Tas tāpat kā pirksts, kurš ir savainots, viņš dod signālu smadzenēm. Emocija, kura nepareizi jūsos strādā, arī ir tādā pašā veidā jāsalabo. Ja jums liekas, ka jūsu emocijas pazudīs tāpat vien, tad tas noteikti nenotiks. Un jūs būsiet viena no tiem cilvēkiem, kuru vēlmes, sapņi, plāni atradīsies tikai un vienīgi kapos.